Čau visiem! Šodien es nolēmu uzfilmēt video par zemestriekstu sviestu, tāpēc, ka labs produkts. Plusi produktam tādi, kā augsts olbaltumvielu saturs, augsts labotauku saturs, jo, kā mēs zinām, cilvēku organismam labie tauki ir ļoti svarīgi. Garšīgs produkts, man pašam personīgi ļoti garšo. Viegli paņemt līdzi, vienkārši iemet somā un tev viņš ir. Un jā, kopumā pret to tas sastāvs ļoti labs produktam. Un tātad var lietot praktiski jebkura sporta veida pārstāvi. Jebkādi atlēti, spēka sporta veida pārstāvi, kultūristi var lietot uzturā. Kultūristi pat diezgan ilgi pirms sacensībām, es domāju, varbūt pirms pašām nē, es sīki nezinu tik sīki par kultūrismu niansēs, bet es domāju, ka var lietot viennozīmīgi. Tātad es apskatīju vienkārši visus zemestriekstu sviestus, kurus es atradu Lielajā Rimī. Es vienkārši aizgāju uz Lielo Rimi un nopirku. Tātad sāksim. Pirmais ir Rimī ražojums. Pēc Rimī pasūtījuma ražots Nīderlandē. Tālāk mums ir Barnie, jeb Amerikā ražotais zemestriekstu sviests. Un trešais variants, starp citu to amerikāņa Barnies arī Lubānā topā atradu un nopirku. Un tālāk Nuteco, jeb Latvijā ražoties, latviešu ražojums Nuteco zemestriekstu sviests. Tad sāksim ar sastāvu. Tātad tam Rimī sastāvs ir tāds, ka mums tur ir zemestrieksti 76%, saules puķeļa, dekstroze, pilnīgi hidrogenētie palmu tauki un sāls. Barnie, jeb amerikāņu sastāvs mums ir zemestrieksti 90%, cukurs, hidrogenizēta augeļa, sāls. Un Nuteco mums sastāvs ir zemestrieksti 97%, zemestriekstu eļļa, cukurs un sāls. Tad pēc sastāvu mēs redzam, ka vislabākais, sīrākais ir Nuteco, bet tam Barnie arī nav nekādas baigās vainas. Tālāk apstīsim sīkāk par kalorijām. Uz 100 gramiem produkta tātad Rimī zemestriekstu sviestā ir 651 kalorija. Barnie, jeb amerikāņu zemestriekstu sviestā uz 100 gramiem ir 631 kalorija, un tajā Nuteco ir uz 100 gramiem 644 kalorijas. Tālāk konkrētāk par olbaltumvielām. Tad Rimī produktā mums uz 100 gramiem ir 19,9 grami olbaltumvielas. Barnie, jeb amerikāņi, mums ir 26,2 grami olbaltumvielas. Un tālāk Nuteco, jeb latviešu, mums ir 28,2 grami olbaltumvielas. Tad mēs redzam, ka tas Rimī ievērojami atpaliek, bet starp šiem Nuteco un to amerikāņu ražojumu tik lielas atšķirības nemaz nav. Tālāk par okhidrātiem. Okhidrāti mums ir Rimī ražojumā mums ir 15,3 grami, no tiem cukurs 7,3 uz 100 gramiem. Un tālāk šajā te Barnie ogļhidrāti mums ir 13,7, no tiem cukurs 10,1. Un Nuteco ogļhidrāti mums ir 14,2 grami, un no tiem cukurs tikai 3,3. Tātad cukura ziņā viennozīmīgi, ja mēs skatāmies cukura ziņā viennozīmīgi labākais Nuteco, tad es pieļauju, ka kultūristiem būs ļoti svarīgi tieši tie grami. Tas cukurs kultūristiem droši vien arī tad vislabāk būs tas Nuteco. Tālāk par taukiem. Tad Rimī ražojumā mums ir uz 100 gramiem tauki 55,4 grami, no tiem piesātinātās taukskābes 9,6 un nepiesātinātās taukskābes tātad 46. Tālāk Barnie. Uz 100 gramiem tauki mums ir 51,2 grami. Nepiesātinātās mums ir 40 grami un piesātinātās tātad 10 vai 11 ar kaut ko tur, 10 ar kaut ko. Un Nuteco mums ir uz 100 gramiem tauki 53,5,
piesātinātās tikai 6,2 un nepiesātinātās tātad 47. Tātad tajā ziņā sastāvziņā mēs redzam, un vēl pa sāli. Sāls tur ir, sāls tātad tajā rimī ir uz 100 gramiem 0,7 grami, bārnie ir uz 100 gramiem 0,33 grami un Nuteko uz 100 gramiem 1 grams, bet tas ļoti tāpat mazi nenozīmīgi daudzumi, bet savādi, ka tajā Nuteko tomēr sāls ir visvairāk. Tātad cukurs visvairāk bija tajā amerikāņa bārnie, tad seko rimī ar 7,3 un tajā Nuteko tikai 3,3 grami cukura 100 gramiem. Tātad par cenu. Es izreiķināju cenu uz 1 kilogramu produkta. Tam rimī produktam cena sanāk kilogramā 6,85 €. Bārnie, jeb amerikāņu cena sanāk 8,54 €. Un tas Nuteko 1 kilograms sanāca cena 14,76 €. Tad jūs redzat, es pirku rimī, nevienam no viņiem nebija nekādu atlaižu. Varbūt tās cenas nedaudz svārstās, bet kopumā kaut kas tāds. Tad, kuru es ieteiktu uz to rimī, viennozīmīgi neieteiktu lietot uzturā, jo, kā mēs zinām, tās piesātinātās taukskābes un hidrogenētā palmeļa tiešām nav labvēlīga cilvēku organismam un cilvēku organismā vispār nesadalās. Un, ja mēs runājam par pārējiem abiem, protams, ja var atļauties, vislabākais un vislabāk lietot to Nuteko, jo vajag arī atbalstīt latviešu uzņēmējus, latviešu produkciju vajag atbalstīt, tad pērkam to latviešu, ja varam atļauties. Bet tā kā sanāk tā cena diezgan iespaidīgi atšķirīga, es pats vairāk noteikti izvēlos to bārnie pirkt, jo es arī tik bieži to produktu uzturā nelietoju un neesmu tik bagāts, lai ēstu tikai to Nuteko, bet ja es kaut kādu vienreiz mēnesī pērku, tikai tas droši vien pirkt arī to Nuteko. Atkarībā kādā daudzumā tu lieto un kādi tie finansiālai līdzekļi, kas tev ir pieejami. Tad, jo pēc olbaltumvielām mēs skatāmies, tā atšķirība ir tikai 2 grami uz 100 gramiem produktu, tātad tajā bārniem mums bija 26 uz 100 gramiem olbaltumvielas un Nuteko bija 28. Sāls ziņā mums tas bārnie pat ir teorētiski labāks, jo tur ir mazāk sāls, vienīgais tas cukurs, kas ievērojami atšķirās, ka tajā Nuteko bija 3,3 uz 100 gramiem, bet bārniem bija 10 kaut ko tas cukurs. Un tas, kā jūs teicat, droši vien kultūristiem spēlē diezgan lielu lomu. Visiem šiem zemestrieku sviestiem var nopirkt, varētu teikt, 2 veidu viņi ir, gan bārnie, gan rimī, gan Nuteko. Ir gan tā kā krēmīgais, vienkārši bez zemestriekstu gabaliņiem, un crunchy, kas ir tā kā ar zemestriekstu gabaliņiem. Tātad plusi, kad es, kā jau teicu, šo te bārni atradu arī Lubānā, to var nopirkt, un es pats arī, es kaut kāds 2 reizes mēnesī viņu nopērku, es pats lietoju arī to bārnie, bet noteikti, ja var atļauties, tad labāk lietot šo te latviešu, jeb Nuteko. Kas vēl interesanti tas, ka tam Nuteko uzlikt tāda liela zīme bez ēvielām, bet ēvielu viņiem nav nevienam. Tas sliktums vienīgais, kas atšķirās, ir tā, kā mēs runājam par tiem te hidrogenētajiem taukiem, kuru šajā te Nuteko nav, un tajos abos viņi ir tātad rimī visvairāk, un bārnijā pa vidu kaut kas tur. Bet zemestrieks tātad Nuteko vislabāk 97% zemestriekstu, bārnijā tajā amerikāņi bija 90%, un tajā rimī bija 76, ja nemaldos, procenti zemestrieksti, jā. Ko es vēl gribēju pateikt? Jā, tas arī viss, ko es šodien gribēju pateikt. Paldies par uzmanību, cerams, ka noderēs tev šī informācija. Tātad droši var uzturā iekļaut, ja vēl neesi to izdarījis, zemestriekstu sviestu, tiešām labs produkts, bet pirms pirkšanas vajag tātad pastīties arī uz sastāvu. Un noteikti, ka kaut kādos specializētajos veikalos var atrast arī citu veidu zemestriekstu sviestus, ne tikai šos 3, teiksim, kaut kādā X-Powerā noteikti ir, zinu, ka Nuteko ir, bet droši vien ir arī kaut kādi citi veidi, teiksim, no Amerikas tur, es nezinu kādi, bet arī kaut kādi citi veidi. Labi, tātad, ja kas uzdod man jau kāds jautājums, var iesāt tāpat apakšā komentāros vai kā, un paraksties uz manu kanālu, un tad
jau līdz nākamajai reizei. Čau, čau!